Šovasar no 5. līdz 13. jūlijam norisināsies 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki Nāc gavilēt, taču jau pašlaik visās pašvaldībās notiek pirmie svētku pasākumi akcija Pērļu savīšanas ceļš, kuras laikā visi kolektīvi, kuri gatavojas svētkiem, radoši iesaistās kopīgā aktivitātē, apgleznojot un radot katrs savu unikālo pērli. 26. maijā Raiņa mājā Berkenelē norisinājās Augšdaugavas novada kolektīvu darināto pērļu svinīgā nodošanas ceremonija. Šodien mums Augšdaugavas novadā notiek pērļu savīšanās ceļš, un šī ir kā daļa no lielā svētku gājiena. Tātad katrs kolektīvs, kurš ir piedalījies dažādos konkursos, skatēs un ir tātad kādu darbiņu sevi parādījis, ir krāsojis savu pērli, kā sava kolektīva simbolu, un šodien katrs kolektīvs no šiem 34 kolektīviem nodos šo pērli Rīgai. Apgleznotās pērles svētku laikā pārtaps vides objektā vījums, kas tiks izvietots Latvijas kartes kontūrā, simboliski savijot visu Latviju vienā svētku ritmā. Vides objektu svētku laikā varēs aplūkot Vērmanes dārzā. Kopumā visā Latvijā šādi apgleznotas tapa vairāk nekā 2000 pērļu, katra unikāla un stāstoša savu stāstu par gatavošanās procesu un mīlestību pret deju un dziesmu. Augšdaugavas novads šajā vījumā rotāsies ar 34 kolektīvu rotātām svētku pērlēm, kuras no kolektīviem saņēma un nogādāja Rīgā viena no svētku vēstnesēm horeogrāfe Rūta Cīrule. Man jau liekas, ka mēs katrs esam kaut kas unikāls, un ja mēs paskatāmies pērli no tāda, kāda viņa ir dzīvē, čauliņā, tad katra pērlīte ir savādāka. Kāda lielāka, kāda mazāka, kāda apaļāka, kāda kantaināka. Un tāda arī esam mēs. Mēs taču esam tik dažādi, un svētkus pārstāvēs sākot no 1. klases līdz pat 12. un vēl nereti varbūt kāds vēl drusciņu vecāks dalībnieks. Un man liekas, ka katru šo unikālo cilvēku, katru to unikālo dvēselīti un sirsniņu, ko mēs savērsim kopā svētkos, mēs savīsim šos svētkus vienā kopīgā ceļā, vienā kopīgā, tādā svētku virtenē, dalībnieku virtenē. Par to tad tās pērlītes, par to, cik mēs esam unikāli, skaisti un vispār, cik tā mūsu kultūra ir skaista un krāšņa un daudzveidīga. Un arī apgleznotās pērles, kaut gan viņas visas ir apaļas un vienādas, tomēr katra ir apgleznota savādāk. Divas vienādas pērles nebūs. Augšdaugavas novadā Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem gatavojās vairāk nekā 35 kolektīvi daudzveidīgās jomās. Svētku notikumos, dejā, dziesmā, muzicēšanā, vizuālajā mākslā un citos ievīsies vairāk nekā 300 dalībnieku no 26 novada kolektīviem. 7 deju kolektīvi, 3 kori, 2 folkloras kopas, pūtēju orķestris, 2 akordeonistu ansambļi, koklētāju ansamblis, 3 tērpu kolekcijas popgrupa, vokāli instrumentālais ansamblis, 5 vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņi. Mēs šiem dziesmu un deju svētkiem gatavojamies jau vairāk nekā 2 gadus un ļoti gaidām šo svētkus, un jau 2 gadu garumā mums notiek dažādi konkursi, dažādi pasākumi, skates, lai atlasītu dalībniekus uz svētkiem. No novada mums gatavojās vairāk nekā 35 kolektīvi, bet uz pašiem svētkiem šajā vasarā dosies 26 kolektīvi dažādās jomās. Lielākie izaicinājumi varbūt viens no tādiem varētu būt, ka šie svētki nav notikuši jau 10 gadus klātienē. Un šie bērni, kas piedalās šajos svētkos, viņi nezina, kas ir dziesmu un deju svētki, ko nozīmē būt kopā visiem tūkstošiem Meža parkā, Daugavas stadionā, ko nozīmē dzīvot skolā un visiem kopā. Tad izaicinājumi ir diezgan daudz, bet tai pašā laikā tāda priecīga sajūta ir, ka kaut kas liels gaidāms vasarā. Pērļu savīšanas ceļa pasākumā mazie Ilūgstes dejotāji izmēģināja 2 svētku repertuāra dejas, bet svētku noskaņu radīja Nāvinas mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris. Svētku dalībnieki saņēma labavēlējumus un ceļa vārdus arī no Augšdaugavas novada pašvaldības vadības un svētku vēstneses. Un vai jūs zināt, cik mēs kopā būsim dalībnieki? No visas Latvijas. Zinat? Vairāk nekā 33 000. Ar tādu pašu satraukumu varbūt kāds ir jums,
Arī es gaidu šos svētkus, jo šie būs mani pirmie svētki kā virsvadītājiem. Un tad es gribētu mums visiem novēlēt, baudīt, tā no sirds baudīt. Un es jums, mīļie svētku dalībnieku, varu teikt, svētki būs lieliski. Līdz lielajam notikumam palicis maz laika. Vasaras brīvlaika pirmo mēnesi jaunieši pavadīs mēģinājumos, taču tas viņus nesatrauc, jo vēlme doties uz Rīgu un piedalīties svētkos ir ļoti liela. Tie ir pirmie bērnu dziesmu svētki, gribas sajust tādu prieku un tādu nojausmu, ka būs labi. Zīmējot to pērlīti, ko tu tur liki iekšā? Kādu domu tās pērlītes? Es lieku domu, lai viņa nestu prieku, skaistumu un lai viņa rādītu mūsu skolas tādu auru. Kas ir galvenais, ko tu gribi no šiem dziesmu svētkiem? Lielu pieredzi un prieku. Kāda ir sajūta gatavojoties? Ko tu gaidi no šiem svētkiem? Es gribētu, lai mēs tā kā izbaudītu prieku un mēs visi būtu priecīgi. Saki, lūdzu, tu taču esi dejotāji, vai ne? Jā. Kā ir dejotājiem? Cik grūti vai tomēr viegli ir izdejot visas tās dziesmu svētku dejas? Tā, normāli. Bet dažreiz ir grūti. Kāpēc tev vispār dejot? Kas tev patīk šajā deju kolektīvā? Kāpēc tu dejo? Man patīk dejot, cik šeit skaisti tautu tērpi. Kā tu domā, kas ir tas galvenais tajos dziesmu svētkos? Kāpēc tu brauc? Tāpēc, lai iemācīties kaut ko ļaunu un lai parādītu cilvēkiem savu talantu. Ko tu sagaidi no šiem svētkiem? Prieku. Cerams, ka izbaudīsim. Noteikti būs arī diezgan grūti. Jā. Kāpēc? No rīta līdz pašam vakaram jādejo, jādzied. Nogurums. Varbūt arī galva sāpēs no rīta pieceļoties. Vai lietus vai saule, jādejo, jādzied. Bet tevi tas nebiedē? Nē. Svētku vēstnese Rūta Cīrule saņēma no jauniešiem viņu apgleznotās perles, lai nogādātu tās svētku organizatoriem. Viņa uzmundrināja svētku dalībniekus, ka jau pavisam drīz visi satiksies Rīgā un ļausies šim muzikālajam piedzīvojumam. Nepaidamies, nākam, dzīvojam, braucam, paņemam lūdzu no mājām visu līdzi nepieciešamo, lai nav kreņķis, ka kaut kas ir aizmirsts un nevarētu to dabūt. Nav sliktu laikapstākļu, ir tikai slikti tad, ja mēs nevaram nodrošināties pret tiem. Un, esam godīgi pret to, ko mēs darām, dzīvojamies, slapjas kājas, dejojam, aizkritusi balsais priekiem, dziedam. Es domāju, mums viss izdosies un vajag tikai baudīt. Vajag būt klātesošiem šeit un tagad un izmantot visas iespējas, ko svētki dod. Galvenais, lai ir izturība, lai ir prieks par to, ko dara, lai izbauda šo svētku sajūtu, lai dalībniekiem tiešām ir šis prieks, lai skolotājiem ir pacietība, jo tas tiešām prasīs lielu atbildību un lielu darbu, un lai svētki tiešām izdodas tādi, lai bērni tos atcerās uz ilgiem gadiem un grib vēl un vēl.